Jau! Nu, bet esat sveicināti Kreiču podkāstā. Šī jau ir 42. epizode. 42. epizode. Labvakar! Mani sauc Jānis Kreičmans, un šis ir mans podkāsts Pāt neko, kur jūs jau zinat. Es nedodu padomus, es nesaku, ko tev darīt, es nesaku, kur tev iet. Un bet viena lieta gan es pateikšu. Zini, ko es tev ieteiktu darīt? Iet YouTube'ā un googlēt. Googlēt, YouTuberēt. Jānis Kreičmans nav godīgi. Un bām, mana solo izrāde ir internetā. Vai ne? Patīk jums mans Arēna Rīga balss? Jānis Kreičmans šovakar ar savu komēdiju speciālu uzstāsies Arēna Rīga. Publika gavilē. Jaunavas tiek mestas uz ledus. Kas notiek? Solo izrāde ir ārā. Ir beidzot. Zini, kas ir? Man likās, ka viss beigsies, ka es viņu izlaidīšu. Ja nevar atrast iekreits.lv un tur viņi uzreiz tev būs priekšā. Tev jābūt āmuram, lai tu nevarētu atrast viņu. Bet share like, subscribe, pazvan mammai, pasaka, ak, mans Dievs, ko es šovakar redzēju. Un sūti visiem. Ja tev patīk kaut kāda daļa, ko es tur pasaku, vienkārši filmē, ietago man, ieliksim netā. Tas vienīgais mums mērķis dabūt Instagramā 1000 subscribers. Tas viss, vai man jebkas cits dzīvē svarīgs? Vai man svarīgi, vai cilvēkiem patīk? Nē. Kas man ir svarīgi? Instagram sekotāji. Nav gan, bet es esmu sagatavojies tam, kad viņi līdz pirmizrāde būs 8 pēc stundas, tāpēc es super nervozi ierakstu epizodu. Visu pagājušās epizodes es ierakstīju divānā, un es sapratu, ir bišķi pa maz enerģija. Tāpēc izdomāju šo epizodu ierakstīt kājās. Es staigāju tagad pa istabu, un es jau godīgi kustos tā kā reperis. Es nezinu, kas man ir ar to. Bet tā es izstāstīju visu pa solo izrādi. Man liekas, ka viņi būs pieejami bez maksas. Ej, skaties, nebūšu tā kā sieviešu stand-ups prasīšu 5 eiro, un tad vienkārši skaties bombīšanas stāsts un kaut kā, tāda mani izvaroja. Tak ieliec joku kaut kur. Tik ļauni. Bet es esmu sagatavojies komentāriem. Es esmu nopircis alkoholu, antidepresants, raudamās salvetes. Tās bišķi biezākās. To es no meitnēm esmu iemācījies. Ir jāpērk tā kā tie virtuves dvieļi, kur nešķīst ārā, tad tev ir vieglāk. Pinkšķēt. Būs smagi. Un tad ceturtdien Patreon epizodē, ko es darīšu, ir es lasīšu komentārus un mēģināšu argumentēt. Zini, ko es darīšu? Tā būs tā epizode. Zini, ka tu izlasi kaut kādu negatīvu komentāru, un tu gribi rītīgi dirst 15 minūtes par to. To es arī darīšu. Es iešu viņu profilos, es skatīšos uz bildēm, un es vienkārši apsaukāšu cilvēks. Man liekas, tā varētu būt fantastiska epizode. Kas vēl ir ceturtdien? Man dzimšanas diena. Jānim paliek 29 gadi. Un es ierakstīšu tāpat Patreon epizodu. Zini, kāpēc? Jo man ir svarīgi. Tie 25 cilvēciņi, kur man pašlaik ir. Un viņi man maksā eiro. Lai es pat savā dzimšanas dienā vergotu. Es būtu sliktākā prostitūta Latvijā. Lētākā, nesliktākā. Es domāju, handjobs būtu tīri augstā līmenī. Pats kā vīrietis. Bet es būtu lētākā. Pa 1 eiro. Ak, Dievs, cik daudz darīt pa 1 eiro. Labi. To es darīšu Patreonā, bet man paliek 29 gadi. Ko mēs varam parunāt par to? Ko es varu jums izstāstīt? 29 gadi. Viss ir beidzies. Viss ir beidzies. Tev ir jāsāk. Man ir pēdējais gads līdz 30. Zini, kā tu negribi būt miskas 30 gados, kad staigā apkārt un nekas. Tā kā tiem, kuriem nekas nenotiek dzīvē. Kad tu attopies, tev ir 30 un tu skaties kaut kādu masterchef, pats esi resns, YouTube'ā iet, bodybuildings vaļā. Tev ir čīpšs uz galda, zēķē caurums, tev ir trēniņu biks, padus smird. Tas ir tas, ko es negribētu 30 gados. Es vienmēr biju iedomājies, ka tev ir 30 gadi, tad tev jau ir 3 bērni vai 2, mašīna, lauku māja un vienmēr brīvdienās. Vai mēs izbrauksim uz mežu sēņot? Es biju domājis, ka tas ir. Bet izrādās ne manā pasaulē, ka tev ir augstākās augstskolas diploms sienas. Zini, cik daudz tagad klausītāji nogruzījās? Jo viss, ko es darīju, bija aprakstīt tikai sevi. Ja tu jūti sevi manī, tad tas ir gejseks. Nē, es nezinu, ko es biju to domājis. Relēto. Relēto. Es pat nezinu, man liekas, mikrofonu pat tālu turē. Kāda atšķirība? Zini, kas ir? Kāda atšķirība? Bet nāk 30, es nezinu. Tev tiešām būs jāsāk domāt par to visu, ne? Jāiet būs ņemt tas milzīgais kredīts.
Zinu, ka grūzīgiem man būs visu mūžu jāīrē dzīvoklis. Es to tā negribu. Jā, mašīna arī jāpērk. Tak zaļa bāla. Viss ir tik dārgi. Kāpēc mēs nevaram dzīvot komunismā? Kur tev viss iedod. Gribi ēst, šeit talons. Gribi dzīvot, ej dzīvot. Kas vēl bija labi komunismā? Tu nevari īsti runāt par politiku, ja tu saki kaut ko. Tā kā nav jēga, tev nav ko pozitīvu teikt par to visu, tev arī nav ko negatīvu teikt. Attiecīgi droši vien nerunā par politiku. Varbūt pāris cilvēku pagrabā mums vajag savu brīvu, neatkarīgu Latviju. 18. novembrī pulcēsimies pie domas ar plakātiem. Vai ne? Tošien tā bija. Es īstenībā nezinu. Es tik maz zinu par to, kā bija dzīvot tajos laikos. Ja zinu, kāpēc es nezinu, kā bija dzīvot tajos laikos. Es teicu, ka katru reizi, kad tev vecāku uzprast, tā kā, bet nē, to viņiem runā un saka, man rītīgi negribās iet kājām tik tālu. Viņi tā, un manos laikos, un tev tāds, šitie sarunā, es neiesaistīšos. Es netaisos klausīties atkal. Un es katru dienu uz skolu pa sniegu gāju 24 kilometrus, un es visu dienu lasīju grāmatas. Es pats izdarīju un lasīju grāmatas. Man tāds teica, ka tev nebija trūba. Tev bija Candy Crush. Tu spēlēji Candy Crush uz poda, līdz tu nejūti kājas. Tā ir mana dzīve. Man nevajag neko darīt. Es sapratu, man teorētiski. Es nevaru teikt, ka man nevajag kājas, bet teorētiski. Nu labi, problēma ir dabūt ēdienu no dīvāna. Nē, no durvīm līdz dīvānam. Bet ārpus tā, tev viss ir. Tev viss ir. Ēdiens atnāk. Mēs dzīvojam tagad tajā volī pasaulē, ne? Jā. Tas nozīmē, drīz tu varēsi būt resns un visiem būs vienalga. Tagad jau to sievietes dara. Vīrieši zina, ka tas nav labi. Bet mēs nekad nemēģinām tā kā, ak, Dievs, es tos smūks. Parasti čaļi tā kā, jā, es esmu resns, ne? Ne, tev biedē. Jā. Tāpēc viss, ko es gribu teikt, mums vajag komunismu. Tas viss, ko es gribu teikt. Ne? Tu nevarēsi neko. Es nezinu, kā bija dzīvot komunismā. Īstenībā, kas tur slikts bija? Labi, tu pats nevari izvēlēties dzīvokli. Kādi bija tie lielie ierobežojumi? Tev bija obligāti jāstrādā? Vai komunisms skaitās, tev bija strādāt kolhozā? Es tik maz zinu. Man vajadzētu epizodu, kur blakus sēž uz gultas vēsturnieks, pliks vai nepliks pēc viņa izvēles, un sieviete, vai visticamāk, tas būs čels. Sievietes nevar atcerēties tik daudz faktus, izņemot to, ko tu esi stulbi pateicis. Un neizdarīs. Bet tur sēdēt vēsturnieks, un tad katru reizi, kad es kaut ko pasaku, jā, komunismā. Čīpšu nevarēja dabūt. Viņš tā, īstenībā nē, bieži vien no Polijas ievedrē, un tā kā man vajadzētu to čalu. 82. gadā, kad Ļenins, es pat nezinu, vai Ļenins, vai Staļins bija. Kurš bija? Vai šis vienkārši nav podkāsts, kas paskaidro mani intelektu? Es varētu kaut ko gudru stāstīt par tehnoloģijām, bet kam interesē, es stāstīšu? Kam? Iznāca 12. iPhones normālā izmērā. Par jaunajiem procesoriem. Jā, ja kāds pērk tagad MacBook, uzreiz ir pateikt, un ja man klausītāji tie, kur ir Epic čaļi un meitenes arī, tad, ja jūs pērkat MacBook, pērkat ar M1 čipu pēc pusgada. Tas, ko es gribu vienkārši teikt. Vienkārši pasaku. Jo es esmu bijis, tā kā, man savas zināšanas par IT, un tas ir nākamais pirkums, ko tev vajag darīt. Izņemot, ja tu gribi gameot, tad fuck MacBook. Mēsls, tad viņš ir. Jā, par 18. novembru runāt. Nē, tak. Jā. Tagad pēdējā laikā es sēdu to solo un visu kaut ko darīju ar viņu. Es esmu nedēļu pavadījis uz dīvāna sēžot, nejūtu kājas. Es zinu, ko es tagad daru, tā kā vecs cilvēks, ka viņš tev kaut ko stāsta. Un viņi tā kā sāk aiztikt vienkārši, tā kā masē paši sev kājas un sprānu kustini. Es tagad to pašu daru. Nedēļu. Editoju to visu. Nedēļu. Jā, kādai šīm. Zini, ko es nedarīšu? Es nedarīšu tā kā citi dara. Man nepatīk, ka mākslinieki to dara. Protams, ieskaitot pats sevi kā mākslinieku. Es strādāju pie šī darba mēnešiem. Katru vakaru es svīdu un es biju emocionāli nestabils. Es lietoju medikamentus, tad nelietoju, tad kurī ganģu. Un beigās es malcību metīnu tik daudz, cik man zobi reizē. Es negribu būt tas, zini, tie, kur raud katru reizi, tā kā, ak, Dievs, es tik ilgi strādāju. Kam? Pīs. Kam interesē tas? Nevienam. Tu ieraugi smuku māju, to nekad neinteresē, cik ilgi viņi cēla. Izņemot, ja tā ir tās vēsturiskās pils. Bet ārpus tā, tu ieraugi depo uzcelts vai Lidls tagad nāk. Man patika Lidl reklāmas, ka viņi teica,
nāciet pie mums un būs visdažādākās karjeras iespējas reklāmā. Es, protams, iegāju iekšā, un tur ir viens IT čalis, kaut kāds mājiņas vecākais un vispārējie ir pa lielam. Nu, viss, ko mēs no tevis sagaidām, ir, ka tu spēj runāt latviešu valodā, krievu valodā un māki lasīt. Cik viegli dabūt darbu? Tāpēc man ir tikai cilvēki čīkst. Dievs nevar dabūt darbu ar. Vai tu māki lasīt? Ir, tev 50%. Māki krieviski pateikt daņiet. Visu tu var dabūt jebkur darbu. Ak, Dievs, tā ir nervozākā epizode, kāda man bijusi. Tiešām. Teic, ka tulītā sāksies tā solo izrāde. Ja tu vēl es negribu. Jā. Instant runājas ar brāli. Viņš mācās LU. Un viņš stāstīja, ka tagad viss mācības notiek attālināti. Un tas jau, protams, nav nekas jauns. Bet viņš instant domam pateica. Viņš teica, ir sajūta, ka tu skaties podcastu. Kas man lika padomāt. Jo tas nozīmē sēdēt, iedomājies, tev ir kaut kāda stunda, es nezinu, kaut kādas transporta tieslietas, kaut kas super garlaicīgs, kas nevienam nekad neinteresē. Un tev ir pasniedzējs arī Maksimāls Goļaks, kurš mācījās pa tiesnesi un domāja, ka viņš noteiks nākotni pasaulē. Ka viņš būs tas, kas tā kā, un tu? Sērija veids slepkava. Esi nocietināts uz 3 mūža sodiem, mūža ieslodzījumiem, vai kā to sauc. Viņš pieņems lēmums, ka tur nevar saprast, kurš ir. Vai ne? Kad Latvijā tiesāsies Džonijs Debs ar to Amberu Herdzu, vai kā viņu sauc, un tad viņai būs jāizvēlās, kas notiek. Bet nē, finālā tu esi LU pasniedzējs, kurš droši vien sēž savā mazajā istabā un tā aiztos savus video priekš skolāniem, studentiem. Un jā, man brālis teica, ka tas ir tā kā klausīties podcastu. Tad mēs tātad garlaicīgākais podcasts pasaulē. Nu, tev... Jā. Un tev ir viss jāpieraksta. Viss jāiegaumē. Mana mutes savs tā kā, kad es bombīju. Jā, tāpēc ir jocīgāk ierakstīt podcastu staigāt pa māju. Jo tagad es atceros tās stand-up sajūtas, kad pasaka kaut ko pilnīgi nesmieklīgi. Un tad ir tāds... Nē, tā sajūta. Bet tam pat nebija jābūt smieklīgi. Tam bija jāliek jums domāt. Tad mēs klausīties garlaicīgāko pasaulē podcastu, kaut kāds ar mums meitnēm runājot. Nu, nē. Bet kādu no viņiem, kur čaļi, kur neko nav sasnieguši biznesā, runā par biznesu. Tev vajadzētu visu pierakstīt un par to būt kontroldarbs. Tad mēs pierakstītu pa manējo kontroldarbu pa Kreiču podcastu. Tad mēs cik tas būtu neiespējami. Ko viņš pateica sākumā? Kāds atcerās dziesmu? Boom, fail. Ko es tālāk runāju? Kur solo izrādi var meklēt? Kas notiek, ja tu nevari atrast solo izrādi manā mājaslapā? Kas tu biji? Atbild C. Āmurs. Tieši tā. Kas vēl? Cik reizes viņš pateica tā kā 328 pareizi? Jā. Tas būtu. Tāpēc man liekas, īstumā tas ir slim. Attālināt. Jā, tas ir slim. Vismaz dzīvē, ja tev ir garlaicīgi, tu vari parunāties ar savu soli biedru un tev pasniedzies neļauj gulēt. Viņš tev tā kā spīdzina. Es kaut kur lasīju, kad, kas tie bija krievi vai vācieši, kur ņēma karu gūstekņus, un tad neļauj viņiem gulēt. Tā esot bijusi lielākās mocības, kāds viņiem bijuši. Un tā ir būt studentam. Tu nevar gulēt. Tāpēc, jā, man liekas, tagad ir viņiem grūti. Lūdzu, respektēsim visi. Kas vēl jauns? Facebookā ir izmainījusies komentāru sistēma. Kāpēc pēkšņi sāk runāt tā kā LTV? Un kas vēl šovakar ziņās? Facebooks ir izmainījis komentāru infrastruktūru. Kādreiz visi komentāri tika likti viens pēc otra. Tu varēji ietagot kādu cilvēku, un tad viņi kārtojās pēc vairāk laika. Nevajadzīgi komentāri tika apslēpti, kā piemēram, kur tu ietago tikai cilvēku vārdu. Un jā, bet tagad viņi ir zarveidā. Un tas ir slikti. Ja komentāri tagad ir zarveidā, tas nozīmē, viss ir beidzies. Jo, ja tu esi Redditā, tā kā es esmu, tā kā es būtu stilīgs, jo Redditā ir stilīgie čaļi, kuri zina, kā īsnībā notiek. Kuri zina. Jā. Es gribētu Redditā lasīt tās būt tajā, kur tiešām cilvēki izglītojās, bet es skatos, man mīļākais Reddits saucās 50-50, kur tur ir uzrakstīts, piemēram, nezinu, rožu lauks
vai 16 līķi, un kad tu attaisi vaļā, ir viena vai otra bilde. Un tur es esmu redzējis drausmīgas lietas, un es arī esmu redzējis skaistas lietas. Tāpēc ieteiktu to pasakot līdzi. Bet Redditā ir tā sistēma, piemēram, ja es pasaku teikumu, šī ir skaista bilde, tad apakšējais komentētājs atbild man, komentētājs A, viņš atbild, jā, ir, un komentētājs B atbild, nē, nav. Un pārstrā Facebookā viņi rādījās vienā slejā. Tagad tu spējas atbildēt katram atsevišķi, un viņi visi zarojās. Visas sarunas tagad zarosies, kas dod milzīgu iespēju, tā kā, lai akumulējās vēl komentāri. Tas nozīmē, vairs nav jāiet internetā. Es personīgi vairāk neju. Es esmu no Facebook es esmu no iPhone paslēpis Facebook, par ko es jau zīmējos, un tā ir. Tu pat nepiefiksē vairāk, tev neinteresē. Tev liekas garlaicīgi, tu ieej iekšā, un šovakar no Covid es esmu man tāds, es pat nelasīšu. Jo komentāri ir vien tie paši. Valsts melo, cits saka, tu melo, cits saka, tas melo. Nezinu, Pūts, kur viņš parkojās. Tas arī viss, kas notiek. Pūts tagad ir epicentrā. To es zinu. Bet man patīk, man ir viens draugs, kas ir, es nezinu, viņš ir tā kā rebels. Viņš katru reizi viņš zīmējās. Viņš apmēram, es viņam saku, zinu to gaismas tīmekli, viņš jā, tur es jau nobanots. Jo viņš visus pēc kārtas reporto. Kas ir labi? Es teiktu mums visiem Krēču podcastu klausītāji, lūdzu atrodam gaismas tīmekli, Gobzemu, visu viņa atbalstītājs un vienkārši spiežam reportu. Reportu par fake news, par kaut kādu misinformation, par vēl kaut ko. Viens čels nopietni stāstīja, ka pasaulē valdīs tā kā universāls komunisms. Un tāds dumšais. Tas bijis ārzemēs, lai kaut ko. Tā kā kur to Eiropā, man liekas, ar kārdarbību to vēl var mēģināt ieviest. Bet kā to mēģinās kaut kādā Izrēlē ieviest? Vai labi, es neesmu pats tur bijis, ko lai es zinu. Bet nevarēs to izdarīt. Zini, kas man liekas par to, ka pasaulē īstenībā valdīs? Man liekas, tas ir tas pats, kad cilvēks saka par mākslīgo intelektu, ka viņš mūs nogalinās. Tāds tiešām zini, cik tas intelekts ir tālu. Jā, tev var seju atpazīt, bet intelekts nav tik gudrs. Man ļoti patika, jā, ko es jau, man liekas, to biju teicis, kad tas, kas izgudroja Apple, teica, ka mūsu intelekts nav gudrāks par skudru. Attiecīgi, viņš nepieņem tematus. Jā, viņš neiemācās jaunas tematus. Nu, vot. Tā ir tā lieta, ka tu katru nedēļu ieraksti podcastu, tev ir jāiemācās būt tā kā radio čalim. Jo tā ir lieta, iedomājies, viņiem ir visu dienu jārunā. Visu dienu tu sēdi un runā, labi, tur uzlikt 3 minūšu dziesmu, un tad tev ir fiksi jāatrod, par ko tu gribi vēl parunāt. Man tāds, kā viņi to izdara? Bez apstājas. Un citreiz, nezinu, tev ir jānosit laiks, jo tur esot bijis kaut kas, un drīz tu saņem zvanu pēc 5 minūtēm, uzsit bazariņu, un tev tāds, nu ko? Esam radio SVH Rock. Tikko dzirdējāt AC/DC Back in Black. And if you go black, you never go back, vai kāds bija tas teiciens. Nu, vot. Jā. Un es nezinu, ko var vēl izdomāt par to. Nu, neko. Vai man ir vēl kaut... Jā, pareizi, ka man neko runāt. Kāpēc tas tik negatīvs? Facebook komentāri, tur man nebija nekas baigi prātīgs, ko teikt. Bet man vienkārši tas biedē. Tas nozīmē tie, kas tiešām komentē, tu varēsi visu dienu sēdēt un lasīt to komentāru sadaļu. Jo tā eksistē Reddits. Tāpēc viņš ir tik populārs, ka tu dzirdi, Redditā, jo tur tie komentāri tā arī strādā, un tas arī būs. Labi, šobrīd daudz droši vien izslēdz. Nekas. Bet Redditā lasīju unpopular opinions. Tas ir arī ļoti labs, ko lasīt. Tur ir sākot no tādām gudrām lietām, ko cilvēks sāka, piemēram, es nevaru atcerēties gudru. Bet tur bija, es izdomāšu. Labi, es pat neatceros. Bet tur ir pilns, piemēram, ka viņš uzskata, ka cilvēki, kuriem nav nauda, nevajadzētu taisīt bērnus, un kas ir Latvijā aktuāli, kas vēl tur bija. Tā, es tagad sāku bombīt podkastā. Es urbināšu tā. Nezinu, kas ir, tāpēc, ka es apsēdos. Es apsēdos krēslā, uzkāpu tikko uz vadu, parauju sev ausi. Tas nav vajadzīgs. Man veips ir izlādējies. Man dzīve neiet. Pēc 40 minūtēm sāku solo, atgādinu 3. reizi. Tu vari neklausīties līdz galam. Nevajag. Kā cilvēki beidz nervozēt? Vai tu vari iedzert kaut kādas zāles? Nezinu, kas ir. Palasīsim jautājums. Nē, vēl es varu uzrakstīt, pastāstīt par to, kā es gatavoju gulašu. Es nemāku gatavot. Es varu atzīt, man nav kauns.
Es absolūti nemāku gatavot. Un tad es dabūju sev ko? Jaunlopa gaļu. Tas ir traki, ne, kad tāds forši, lielops, nebūs jāiet veiklā pirkt. Un tad tu uzzini, ka tas ir mazs teliņš. Un zini, kā es viņu dabūju? Izrādās, tas teliņš salauz kāju. Un šitā daļa vegāniem. Tas teliņš salauz kāju, atbrauc vetārs, nevarēja neko izdarīt. Un viņu vienkārši nokāva. What the fuck? Jo es biju priecīgs, man teica, atved to gaļu, man tāds, labais varēšu tur to un to gatavot. Un tad es saku, kā tu? Viņš, es baigi viņu pa lēto dabu. Es saku, kas notiek? Viņš, teļš salauz kāju, viņu uzšķērt. Man tā. Tad liekas traki. Tas man. Tad tev liekas tāds, zini, kas var būt vegāniem, ir daļa taisnība. Jo pa visām man ir vienalga absolūti, un viņas staigā apkārt, viņām nav emocija. Viņas vienkārši dēja olas. Viņas nedara nekad, viņām triku nevar iemācīt. Tu nekad nevari pateikt, un viņi atskrien pie tevis. Viņas mīž visu laiku. Viņas lidot nemāk. Viņš ir jau neizdevies putns. Strauss arī. Strauss maz rītīgi ātrumāk skriet. Un viņiem ir liels kājas, viņi izstās pēc dinozauriem. Tītars ir arī. Tītars arī, man liekas, ir neizdevies. Viņi visi tā kā žirafe plus putns. Plus, nezinu, jebkurš normāls putns. Jā. Bet visi fail. Viņi arī rītīgi, viņi tā kā balods. Pat balods var lidot. Vai ne? Jā, baloži lido, tāpēc tu vienmēr staigā kapucē, ka viņi migrē vai ko viņi dara tur no vienas ielas uz otru. Bet jā, viss fail. Tāpēc mēs esam viņus pieredzinājuši. Tā mēs būtu baloši pieredzinājuši. Bet nē, cilvēks slink, mēs negribam jumtu taisīt. Mums pietiek, ka mēs uztaisam 4 sētas, un tur var turēt gan govis. Īstenībā, jā. Domāju, ja govs būtu gudrāks, viņas varētu tikt ārā no tiem koka rāmiem, kuros viņas tur, kā viņas saucās, aplokā. Jo viņi bieži vien laukos redzējis no koka. Un tā govs vienkārši pieiet klātīm, pasmažo, viņi neaiziet prom. Bet domāju, ja viņas parauc ir mēs, ja dzīvnieki mācētu kopā strādāt. Piemēram, govis nāks laucē, viņi attais vārtiņus vaļā, un tad tu dzirdi un pēkšņi kaut kas notiek, tiek tā kā tautu dejās no augšas, govis izveido savu formu. Un pirmais viņas nogrūž lejā, kā viņas saucās, saimniec, slaucēja. Viena govs sabradā telefonu, lai viņi nevar nevienam uzvanīt. Viena govs uzlej viņai pienu virsū. Viena paliek gulēt uz viņas līdz piens sacietē, un viņa tā kā Spidermans, kad sašoja savu tīklu, lai viņi nevar pakustēties. Tātad viņi neutralizēti. Es domāju, nevajag iesaistīt šajā stāstā nogalināšanu, jo slaucējs pārsvarā jauks. Un tad tās govs vienkārši izbēg. Tad viņas tā kā John Rambo dzīvo mežā kādu laiku, bet netālu no pļaus, lai var pāriest. Viena galvenā govs, kas tā kā mēs vairāk neteiksim, lai mūs neuzrauj. Es sapratu, pa ko. Man likās, pa ko es runāju, tad es sapratu, es runāju par Planet of Cows, kas ir sequels Planet of Apes. Jā, nav nejausmas. Es nezinu. Kas ar to notiek? Kāpēc es pār sāku runāt par to? Jā. Un tad es taisīju gulašu. Es vienkārši iegooglēju, kā tā gulašu. Nē, kā ja tā jaunlopu gulašu. Un finālā es dabūju kaut kādu receptu, kur ir iesaistīti burkāni. Man bija tāds, kad es ņemu gulašu, tur parasti nav burkāni. Un es beigās uztaisīju, un zini, kas man sanāca? Man beigās gatavot. Man nekad, ja zini, kas ir nesanāka pirmo, un tad tu negribi taisīt. Man liekas, tur tā lieta, kāpēc pavāri ir jārespektē bišķi vairāk. Jo, ja tu gribi iemācīties vienu ēdienu taisīt, tev viss ir jāpieraksta precīzi, ko darīji. Es neko nepierakstu. Piemēram, cik tu ilgi vārīji, cik daudz ielai ūdeni, uz kādas uguns tu to darīji, cik tu pieliki garšvielas un visu, lai tev tas viss ir jāatcerās. Ja tam diezgan precīzi, lai nākamajā reizē varētu taisīt tos, tā kā labāk to visu padarīt, precīzāku. Nezinu. Jā, ko es atklāju? Ilgāk jāsautē, lai gaļa mīkst ir. Ko es vēl sapratu? Nevar lietot kečupu, kas bija luksus vai saldo, jo tad tā jā, es pieliku daudz pīpers, viņa beigās viņa bija salda, bet bišķi spicy. Jā, tā kā Latīņa amerikāņu dāma. Salda, bet spicy. Jā, es nezinu. Man tik jautājumi ienākuši. Man ir ienākuši jautājumi. Man ir ienākuši jautājumi. Tā, kur ir? Kāpēc nemāk izmantot internetu? Tā, Instagram, kur ir?
Tā, bam. Nav ienākuši daudz, bet daži ir. Kāpēc? Teic, ka cilvēki domā, ka es neatbildēšu. Tak visi jūs zinat, ka man ir sirds un es atbildu uz visu. Tā, kur bija bam, bum, Pirmais jautājums. Cik sver troska? Troska sver, es teiktu 99, lai es neteiktu 100. Nē, troska nav resns, troska, mēs runājam, viņš ir vienkārši jau dēdbodijā. Viss. Troskam jau ir tēva ķermenis. Ja viņš viņu nenolaidīs, viņš, es domāju, būs izskatīgs 50 gados, bet es domāju, viņš padosies. Jo troska izrādās ir bijis kaulains bērnībā, kam es neticu. Jo viņš tik vienmērīgi resns palicis. Viņš nav resns, viņš ir omulīgs. Jā, bet cik ar troska, es domāju, 99. Cik ir ilgākais, un tad man nākamais jautājums. Cik ir ilgākais, cik tu neesi mazgājies? Grūti teikt. Es nezinu. Cik varētu būt? Man liekas, 3 dienas kaut kas tā. Man liekas, kādās festivālā 3-4 dienas. Cik es bijis. Bet tā pretēs mazgājos. Es mazgājos katru dienu vai pat 2 reizes dienā. Ne tāpēc, ka es smirdu, bet tāpēc, ka man patīk būt tīram un funky, fresh un jaukam. Bet es zinu, kad ir pretekļi, kur tā kā, es mazgājos, nezinu, katru otro dienu. Man tāds, katru otro dienu. Tu zini, kā pakulis smird jau pēc 1 dienas. Fuj. Tur tā lieta, tev vajag sev pasmaržot vairāk, intensīvāk. Kā var? Es nevarētu katru otro dienu mazgāties, jo tad jau nevar pūst dezīt. To dar netīrie cilvēki, kur nemazgājās un pūš dezīt. Es atceros, bija sīks, un man smirdēja kājas. Ne pat sīks, man bija kaut 24. Es nopirku rītīgi sūdīgi ziemas apaus, kuri tā kā neko nelaida. Neko iekšā. Ne ārā, tas nozīmē, man pa lielam kājas izēja ārā, man sūtinās kājas. Tāpēc neieteiktu pirkt apaus tajā KKK vai kā viņš saucās CCC, es tur neieteiktu viņu pirkt. Un tur var ielikt heki joku, bet nedarīšu to. Teicu, ka es labāks. Un tajos apavos man neelpoja, un es darbā novelku zābaku. Viss smird pēc zilā siera. Pēc smēgmas. Smird anormāli kājas. Un man nebija nauda tajā laikā tik daudz, un ko es sāku darīt? Es sāku pūst smaržas. Es vienu dienu, es sapūtu rītīgi daudz smaržas tajā zābakā. Tā kā rītīgi daudz, ka man bija jāpagaida pāris sekundes, līdz tas zābaks ir kaut cik savs. Un es ievilku iekšā, un man tāds, es atnācu uz darbu, un bija, kājas nesmirda, ne pat bišķi smaržo. Bet tad, ap 3. dienu es sapratu, sasūkušās smaržas un sasūkušies sviedri, kas man rītīgi trīkie vārds, sasūkušās, ir rītīgi pretīgi. Ir rītīgi pretīgi. Jā, tā vēl 2 minūtes. Vai mēs ejam internetā uz pēdējām 2 minūtēm? Pēc pusstundas solo. Vai mēs ejam internetā? Vai iesim internetā? Pastīsimies, kas notiek. Vai man ir vēl temats gulašs es atškrēju. Ko es vēl gribēju runāt? Nav svarīgi. Tā, domām, vajag iet internetā. Nē, man nevajag. Tā. 1,5 minūte. Vai, Jāni, esi interesants 1,5 minūte. Parunājam par ko? Par veipiem? Nē, nerunāsim par veipiem. Es izrunāju 18. novembrī. Es stāstīju ne par 18. novembri. Kad tur tie menti stāvēja. Tur bija pilni cilvēkiem. Dažiem bija maskas, daži nebija. Bet man liekas, tie policisti bija tik vīlušies tajā cilvēkos, ka viņiem bija tas tukšums acīs. Man tas tukšums acīs, kad es braucu sabiedrisko. Un es vienkārši skatos, kas pretī man stāv. Un tev tāds uzvelc masku. Pat, ja viņi neko nedod, vienkārši esi normāls. Tev netiek atņemt brīvību. Vienkārši uzvelc masku. Tas nav tik. Tas tā kā tev liek vilkt apens, tev neatņem brīvību. Kaut gan meitenes īstumā es arī varu nevilkt apens. Nu jā, bet, zini, tu skaties sabiedriski, un tev tāds, tie cilvēki. Nu, man liekas, tieši tāpat arī tie policisti vienkārši viņi nostājās un tāds, mēs nevaram Latvijas piemiņas ne piemiņas, bet 18. novembrī mēs nevaram katru dienu, katram iet un piesieties. Jā, bija fantastiski izdekorēts, vienkārši 2 sarkanās gaismas uz mūsu zēlmu, vai kā viņas sauc.
Un man bija tāds, wow. Viņi vienkārši paņēma lampiņas no Luxafora un palaid, tas arī viss. Varēja vairāk. Bet no otras puses nevajadzēja vairāk, lai cilvēks sēž mājās. Es nezinu, par ko es runāju. Ir pusstunda, yes. Aiziet. Šī bija kaut kāda ļoti īpatnēja epizode. Tiekamies ceturtdien Patreonā. Ja tu neesi Patreonā, ja tu neesi Krūto cilvēku klubiņā. Tā tiekamies jau nākam pirmdien. Davai, tiekās. Čau, atā.